Baltijas jūrai blakus, Priežu mežs, svaigs gaiss, un šodien esam sarunājuši tikšanos ar mājas saimnieku Emīlu. Čau, Emīl! Čau! Kā sokas, kā Vestkaus, kā logi? Lieliski, lieliski, jā, Vestkausam iet ļoti labi, un kā mēs smējamies, 3 metrus virs zemes sāk šīs brīvdienas šeit, un nevēl tā ar skaistiem logiem, kas iedod lielisku gaismu, lielisku pievienoto vērtību tieši visam Vestkausam. Tā ir noteikti viena no tādām nozīmīgākajām detaļām visā Vestkausā. Ar ko Vestkaus ir īpaši? Īpaši ir noteikti ar, es gribētu teikt, savu unikālo dizainu, jo šāds dizains Latvijā vismaz nekur vēl nav. Idejas skaidrs esam ņēmuši no pasaules mēroga dažādām interesantām būvēm, un tas viss ir attīstīts ar tādu mūsu piesatienu klāt, bet jā, šeit brīvdienas tiešām ir tādā paceltā līmenī virs zemes ar foršu mieriņu, ar lielisku Priežu mežu, ar smaržu un, protams, jūru tepat blakus. Kas man ir jādara, lai es atbrauktu uz šajien atpūsties, un cik cilvēks es varu ņemt sev līdzi? Viss ir pavisam vienkārši. Bookings, Airbnb vai konkrēti sazinoties ar mums. Brīvdienu māja ir pieejama viesiem un palikt var līdz pat 6 cilvēkiem. Ok, parādīs, kas tev ir iekšā? Dodamies iekšā. Jā, iekšā arī ir, protams, veidot tā, lai sajūta ir mājīga, sajūta ir ērta un viesiem viss būtu pieejams atbraucot šeit, lai viņi varētu izbaudīt pilnu komplektu. Un šajā brīdī arī, ja mēs runājam par tiem pašiem logiem, tad šeit ir sajūta, ka tu esi visu laiku savienojumā ar dabu. Tu neesi atdalīts, tev nav ierobežojumi arī sēžot šeit iekšā. Pie galva, tu vari mierīgi kaut vai sliktā laikā vērot, kas notiek laukā, un tas ir tas lielais bonus tomēr šīm lielajām stikla konstrukcijām. Skatoties uz logiem, veidojas tāda sadarbība, jo tu redzi, kad ir priedis koks, koku tekstūra, ārā priedis. Jā, skats ir fantastiski. Tas pats ar grīdu. Priedis dēls arī, tā kā viss ir domāts ar vienu konstrukciju, vienu ideju. Tāpat arī gaisma nāk caur jumtu virsgaismas. Jo, zināt, man liekas, arī tā īstā gaisma, ko mēs mūsdienās spējam ar šiem logiem dabūt arvien vairāk iekšā telpā, pirmkārt ir arī ekonomiskāka lieta, jo tikpat daudz man nav jālieto elektrība, man nav jālieto mākslīgā gaisma, bet šajā brīdī šie logi un šīs visas lietas nodrošina tomēr to dzīvo gaismu, kas arī ir daudz patīkamāk. Izskatās lieliski. Parādi, kas vēl šeit tev ir. Jā, man kāpjam augšā skatīties otrā stāvu skatu. Forši, perfekts skats. Jā, pamošoties no rīta ir ļoti forši, jā. Pabaudīt šo visu. Nav baigi karsts? Vispār nē, jo stikli ir ar speciālu tonējumu, kas attiecīgi atkal saules iedarbību uz iekšu samazina. Līdz ar to, jā, šis vasarā ir arī testēts un notestēts un strādā ļoti labi. Saules aizsargājušos stiklus mēs likām abās fasādēs, vai ne? Jā, viņš ir izvietots visos logos, un tas pats arī ir ļoti interesanti, kur pēc tam parādīšu lejā. Mums ir ļoti liels logs vannas istabā. Līdz ar to dušojoties, to arī spēj skatīties uz priedēm, bet no ārpuses redzēt atkal neko nevar, jo viņš pilnībā atstaro. Visur izskatās gluži kā spogulis. Kā viņš var skatīties? Kā viņš var skatīties, bet viņš redzēja cauri, neko neredzēs. Jā, tā ir arī tāda ļoti interesanta lieta, tā kā noteikti to parādīšu.